Labdien! Nu, un te ir mūsu MKS komandas mikrokoģenerācijas stacija. Sveiks! Nu, lūdzu, pastāst, lūdzu, kā šī iekārta darbojās. Sāksim ar šo lielo sākuma sadaļu. Kas tas tāds ir? Tas ir mūsu reaktors, kurā notiek kurināšana, jebkādas biomasas. Tas ir malka, šķeldra. Jebkās sausas lapas var bērt iekšā visu, jā. Ok, labi. Tad tur notiek tas degšanas process. Labi, kas notiek tālāk? Kas pa to cauruli nāk ārā no turienes? Tālāk tas ir filtrs, ciklona filtrs. Tas ir šī, tad te nāk ārā gāze, viņš aiziet uz šo filtru, jā, un? Tad te aiziet tālāk tā cauruli uz leju. Nē. Nu jā, viņi aiziet uz leju, un tur rodās tā gāze tajā filtrā. Kas notiek tajā filtrā? Viņš attīrās no? Attīrās no lielajām daļām. Tas ir pelni, jebkas, kas... Ok, jā, un tur lejā var redzēt, tur var attaisīt, izbērt. Labi, ok, un tālāk tad jau tīrāka gāze aiziet tālāk pa šo tenu, un viņa ieiet iekšā jau tajā kastē. Tas ir kas? Tas ir dzesētājs, kas dzesē šo gāzi. Ok, dzesētājs mums ir vajadzīgs, jā, lai gāze atdzesētu temperatūrā normālā. Te mums ir dzesēšanas šķidrums, un var redzēt, ka šajā pusē mums ir arī radiators, kas visu dzesēšanu arī palīdz nodrošināt. Jā, tā tad ir sūknīts, un dzesēšana notiek caur šejien. Labi, tad mēs redzam tālāk, tur arī kondensāta trauks, un ejam atpakaļ. Te, lai varētu redzēt, jā, kas te notiek, jā. Atdzesētā gāze no dzesētāja iet tālāk šeit cauruli uz filtru, kas attīra no smalkajām daļiņām. Jā. Lai, protams, nebūtu ģeneratoram ieplūdē. Jā, tāpat kā tīra degviela, tāpat arī tīra gāze jāiedod. Ok, tīra gāze, viņa attiecīgi pa turieni nāk ārā un brauc lejā uz ģeneratoru. Tātad, un ko mēs te redzam? Tad mēs redzam, jāiet no otras puses, un te mēs redzam, gāze ienāk karburatorā. Nu, tālāk jau ir pašs parastais, kā saka, ģeneratora princips, vai ne? Viņš attiecīgi dedzina gāzi kā degvielu un darbina šo ģeneratoru. Vai viss pareizi? Jā. Viss pareizi. Ok, nu labi, tūlītās mēģināsim, kā tas strādā. Tā, nu mēs tikko kurinājām reaktoru. Kas tagad notiekās? Šobrīd ir aizkurējušās ogles, un šeit šobrīd ar putekļsūcē palīdzību mēs uztaisim sistēmā vilkni, lai gāzi nokļūt līdz ģeneratoram. Ok, nu tad gaidam, ka palaidīsies ģenerators. Ok, mūsu iekārta ir iedarbināta. Nu stāsti, kas tur ir? Tagad strādā iekārta, viņi jau ražo elektrības ģenerators un ir pieslēgts sildītājs. Nu, ejam paskatīties, vai tas strādā. Jā, tā, ejam skatīties. Mums ir 220 volti. Strādā! Ģenerators drusku mokās, bet viss iet. Ok, labi. Nu ko, nāc šurp. Paldies, demonstrācija ir izdevusies, un tad jau lai veicās.